Vai esi domājis, kāpēc jāmaksā nodokļi par zemi vai īpašumu, kas tev jau pieder? Lūk, pāris lietas, kas tev būtu jāzina. Ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikts personai piederošs nekustamais īpašums, zeme, ēkas un inženierbūves. Vienlaikus daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai politiski represētām personām un citiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem var piemērot atvieglojums. Tas ir katras pašvaldības pienākums, noteikt, kuriem tās iedzīvotājiem šādi atvieglojumi pienākas. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek iemaksāts pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Šie līdzekļi dod iespēju pašvaldībai rūpēties par ceļu remontiem, ielu apgaismojumu, bērnu dārziem, skolām, sabiedriskiem pakalpojumiem un vietējo infrastruktūru. Tāpēc atceries, godprātīga nodokļu nomaksa ir katra iedzīvotāja un uzņēmēja atbildība, kas veido pamatu spēcīgai valstī un sabiedrības labklājībai. Tavi nodokļi, tava atbildība.